Dārgie skatītāji, šovakar mums ir lielā intervija ar vienu no mūsu leģendām, nevienu citu kā Viesturs Liepiņš, Ventas Dzirkstis, ilgstošais vadītājs, izveidotājs, dibinātājs. Kā tu, Viestur, raksturot sev vispār? Jā, godīgi sakot, es esmu tāds kultūras cilvēks lielā mērā, bet faktiski, tad, kad es beidzu skolu, es esmu, starp citu, es esmu brocēnieks. Tas bija mans nākšais jautājums. Es esmu dzīves Drumā. Tur pirmos mēnešus tur bijis, jo vienkārši man mamma tur dzīvoja. Un tad brocēnos, es beidzu brocēnu vidusskolu. Un vislielākā problēma man bija, kur iet tālāk mācīties pēc skolas. Es tā īsti nevarēju izvēlēt, jo man it kā interesi uz daudz ko bija. Gan uz kultūras lietām, gan uz sportu, gan arī uz to pašu elektrību, cik turpat blakām slavenais brocēns cementu šīferu kombināts bija, un tēvs man pa elektriķi strādāja. Bet, sagadījās tā, kad es pa visu kopā un atnākot uz Kuldīgu, man arī paralēli, es no tās kultūras nevarēju atteikties. Un līdz ar to man tā grūti pateikt, kāpēc. Tā kā kas es tāds esmu? Kas tur bija tas, kurš prezidents jautāja, kas es esmu? Es esmu Viesturs Liepiņš, tāds, kas es esmu visādās jomās. Bet primāri man ir mīlestība uz cilvēkiem. Es esmu liels nacionālists, labā nozīmē, protams, Es gribu cienīt visus cilvēkus, un Kuldīga ir tāda forša vieta, kur tā viena latviska darīšana ir tīpaši tad, kad man 75. gadā iznāca neplānot atnākt uz Kuldīgu, bet iemesls bija tas, ka Kuldīga viena latviska vieta. Jo brocēnos tur bija savādāk. Tur bija brocēns cementu šīferu kombināts, un tur bija ievesti tie mūsu kultūras nesēji, vai ne, un tā tālāk. Un tur arī, godīgi sakot, arī radās tās manas tādas nacionāla rakstura tādas tendences, jo es sapratu to, ka letiņiem ir kaut kas jādara lietas labā un jāspēlē pēc spēles noteikumiem, kādi viņi ir. Un tad es jau arī, kaut kad es nebiju ne oktobrēns, ne pionieris, jo man to apzināti neļāva mans vecais tēvs, kurš ir latviešu strēlnieks. Vēlāk es uzzināju, ka no sākuma es to nezināju, bet vēlāk arī, ka man tēvs ir leģionārs. Bet, kad es mācījos vidusskolā, es sapratu, ka vajag kaut ko darīt lietas labā, jo tie inženieri, kas tur bija un tā tālāk, daudz bija krievalodīgi cilvēki. Visādi tur, Bija arī ukrāņi, starp citu, un tie bija atšķirīgāki. Bet, kaut kas jādara. Tad es domāju tā, jāstājās komjaunatnē. Ak, Dievs, man vecais tēvs, domāju, tu paskaidroji. Kas man mēģi, tā viņš akceptē. Un tad iznāca tā, kad šī paša iemesla dēļ, ka es tās diezgan liels nacionālists, man nojauka darīšana institūtā, un es pārcēlās šeit Kuldīgu bez Latvijas vietu. Un tā kā, kas es tādu, vienkārši es tajā vidē bija jau tāds strādājušās jaunatnes klubs, Ventas Dzirkstis bija, tāds kafejnīca veida, sanāk cilvēki tiekās ar interesantiem un tam līdzīgi. Un tad man Irēna Taube, tā laika kultūras nama direktori, uzaicināja, vai es nevarētu vadīt šo strādājušās jaunatnes klubu. Tur tāpat, cik man diezgan liela pieredze bija, es jau savā laikā Politiskā institūta komandas komitejā vadīju aģitācijas propagandas daļu, un man bija ļoti daudz darīšanas ar dažādiem kultūras cilvēkiem. Un man tā nebija problēma. Kāpēc gan nē? Un tā iznāca, bet bija viens nosacījums. Irēna saka tā, es esmu mieru, man vispār tas neaizrauja, tas man nav pašmērķis, bet es ļoti, man žēl tie muzikanti, kas spēlē. Viņiem ir problēmas gan ar instrumentiem, gan ar notīm, ar tekstiem un tā tālāk, jo to neko nevar dabūt. Man ir priekšlikums, ja tajos pasākumos būs ierakstu muzika, kvalitatīva ierakstu muzika. Irēnai nebija varianti, viņi piekrita. Tad jau pakāpeniski tā viņš attīstījās. Bet man tas mērķis, es tā uzreiz nevarēju pateikt diskotēku. Pasarg Dievs, tur te pie kaut kādām rāžiņu, pie lentām, dejot, ka tad dzīve mūs normāli, vai ne? Bet tā pakāpeniski. Un lūk, tā izauga Ventas Dzirkstis pirmajā sezonā un otrā sezonā. Viņš jau es varēju jau atkal pakāpeniski bīdīt uz tādu tradicionālas diskotēkas virzienu, bet mums bija savu. Nākušais jautājums.
Kā tu šodien izskaidrotu vārdu diskotēka vai šī vārda rašanos? Tur oficiālajie skaidrojumi, protams, ir, jā, bet tāds ļoti tāds empirisks, prasts, teica, ir tāpat kā bibliotēka, jā. Tāpat tas ir diskotēka, ir diski un tēka, tātad disku kolekcija, jā. Tas būtu primārais. Tas ir tas, kādā veidā tiek atskaņot vismaz tajā laikā muzika, jā. Tā nav dzīvā muzika, tā ir ierakstu muzika un ierakstu muzikas kolekcija, jā, un kuru mēs tādā vai citādākā veidā, formātā piedāvājam cilvēkiem. Dažādos laikos, dažādās versijās un formātos. Paldies! Tad nākamais jautājums saistīts ar šo. Vai tu domā un uzskati, ka diskotēka būtu iekļaujama arī Latvijas kultūras kanonā? Ak, Dievs, tas ir tāds kardināls jautājums. Es neesmu tāds speciālists, lai to tā vērtētu, bet katrā gadījumā, kā lai to pasaka, es varbūt vienu salīdzinājumu. Redzat, mēs 19. gadā izdevām to grāmatu uz visiem 100 pēc disko skalas. Un bieži vien tagad gatavoties mūsu diskotēkas 50 gadu jubilejai, un arī iepriekš es iesaistīju daudz jaunus cilvēkus, stāstīdams, kas tās diskotēkas tādas bija, un arī to grāmatu. Un kad tie cilvēki šo grāmatu izlaiž, viņi saka, ak mūž, žēl, ka es tajā laikā nedzīvoju. Un es vairs precīzi nezinu, tā bija Maija Rudovska vai kur. Viņa teica, Viestur, kā angliski būtu Ventas zirgstis? Es teicu, nezinu. Zini, kas ir, šito visu vajadzētu izdot angliski, un piekrišana būtu mazāk nekā tiem padomu džinsiem. Redzi, runa par to, ka tas ir vesels laika periods, jā? Tā laika dzīvošanā, un līdz ar to tam arī šī te vērtība ir kaut kāda, jā? Vai to nosaukt par kultūras kanonu, man grūti pateikt. Katrā gadījumā to, ko mēs darījām, konkrēti Ventas zirgs, es domāju, ka jā, jo mums nebija tikai DJs un tehnika brīnumi, bet tas bija tāds kopējs, tāds kaut kāds kulturāls veidojums, tādā veidā. Tas patiesībā bija, man paldies tev, bet mans arī nākušais jautājums, kas tad bija Ventas zirgstis, vai tie bija DJi, dejotāji, šovs, izrāde, programma, komanda, bet tu jau gandrīz vai daļai atbildēji, bet varbūt tomēr vari papildināt. Redzi, atgriežoties atpakaļ tajā pašā 75. gadā, kad es atnācu, man jau nebija kaut kāds baigais mērķis tur kaut ko apliecināt un tam līdzīgi, bet jau tad radīt cilvēkam kaut ko foršu, jā, un līdz ar to, un es arī noteikti apzinājos to, ka mēs būsim lauku diskotēka. Tāpēc gadu arī radās mūsu attiecīgais ievads, jā, elektrokombo, tie gaļi, jā. Mēs no laukiem esam. Mēs apzināti, savā laikā, 73. gadā, kad es pirmo reizi ieraudzīju Krakovā diskotēku kopā ar kolēģiem no universitātes un Jelgavas, ja, kad mēs atbraucam atpakaļ, tad es visu šito lietu virzīju Politiskajā institūtā uz anglikāņiem, runāju Hardī Lediņu, un savukārt otrs kolēģis atkal universitātē. Un universitātē pakāpeniski dažādos veidos tur arī radās poligrāfa centrālais klubs. Tā kā zinot to, kāds ir iespējas kā diskotēkām pastāvēt Rīgā, kaut vai Liepājā, kaut vai Ventspilī. Kuldīgā nevar tā radīt, es nevaru, teiksim, izvēlēties vienu DJ vai divus, kur ilgstoši strādāt, jo viņš tas cilvēks nepaliks Kuldīgā, viņš mācās, viņš grib attīstīties un tā tālāk, un visādās jomās. Un es uzreiz sapratu, ka mēs būsim laucinieki un mēs visi komandā strādājam. Un es vienmēr esmu bijis par to, ka paralēli šai mehaniskai muzikai jābūt ir vēl kaut kam dzīvajam. Noteikti. Un es arī DJ skolā strādājot ar puišiem, es mācījos, ka cilvēkam apmeklējot to pasākumu jādara arī ļoti laba sajūta. Tāda mīlestības pilna sajūta. Un līdz ar to tās formas ir, tur ir gan, protams, vienmēr muzika. Nākošais ir vizuālais noformējums. Radīt visu to atmosfēru. Tur var būt projekcijas, tur var būt dažādas gaismas, ja? Tur var būt arī dažādas smaržas. Ja? Tur arī skaņa var būt ar dažādām frekvencēm, piemēram, zemie toņi, ja? Var attiecīgi iedarboties uz diafragmu vai kā. Ja? Tur vīraki, ja?
viss tas konteksts, un līdz ar to arī tajā mūsu, protams, nerunājot par žokejiem, kuriem jābūt perfektām dikcijām, mūzikas zināšanām, un noteikti Vēns Dzirksts dīdžejam jābūt komunikācijai ar apmeklētāju. Tur nevar pārspīlēt kaut ko, bet tas arī nav radio variants kaut kāds noteiktās. Un redziet, un līdz ar to tā mūsu komanda veidojās no dažādiem cilvēkiem. Un kopējais mērķis bija, un tā ir vesela tāda komanda. Tajā laikā nebija tās jēdzienas šovs. Patiesībā jau no pašiem pirmsākumiem tas tāds šovs bija. Labi, paldies. Vai taisnība, ka pirmās disences sākās ar Gaļa dziesmu, un kur tu tādu atradi un kāpēc vispār Gaļas? Es pat par to runāju, jā. Pirmkārt, jā, tas ir austrumvācu grupa Elektrokombo. Es vairs nezinu, 73. vai 4. gada plati, bet viņi var arī oficiāli nopirkt. Tā bija Austrumvācija, jā. Un es jau teicu, ka mums ir tā diskotēka kā no laukiem. Jā. Līdz ar to labi. Starp citu, tās pirmās diskotēkas ir pie strādājušās jaunatnes klubs vakar ar mehanisko muziku. Jā. Bija katra mēneša 3. trešdienā pulkstens 19:13. Ļoti precīzi. Un pirmajos gados vēl tie Gaļi man tur tā nebija atrast vai ko, bet pēc tam, kad mēs sākam, jau, man liekas, 2. sezonā, tad jau viss iesākās tieši ļoti precīzi. Tad Gaļi modina, jā, liecina, ka mēs esam no Kuldīgas, mēs no laukiem, labrīt, vecās kastes, jaunieši un vispārējie. Mums jāsāk priecāties. Vai šis te teiciens vecās kastes vai citi arī bija teicieni kaut kādi, kas... Ar vecām kastēm tas jau vēlāk, tas ir kaut kādos 80. gados radās, tas ir no operas Dolāra princese. Ir tāds, jā, tur bija tāds sižets, kur tāds, teiksim, 30-gadīgs puisis aizbrauc uz štatiem pie savu onkuļu, kurš ir tādos manos gados, jā, un viņš saka, čau, vecā kaste. Onkul, pie mums Eiropā tas ir modernākais sasaistināšanās līdzeklis. Ak tā! Un tagad kungam pēc kaut kāda laika, kad diži jubileji visi ieradušies frakās un dāmas baigajās kleitās, un viņš iznāk, čau, vecās kastes. Tā humorā. Bet es saprotu, vēl šodien visi sauc. Jā, bet to jau mēs teicām, tas bija par kā 30 gadu jaunāks, jā. Tā kā jau varbūt atbilst arī tiešām vecā kaste, jā. Labi, paldies. Vai tev ir kāda favorīta programma? Es zinu, tev bija ļoti, ļoti daudz, sākot ar Pink Floydu, par ko tev arī Tēkrekls šodien ir un tā, bet varbūt tev bija kāda favorīta programma? Šausmīgi grūti izcelt ir. Katrā gadījumā liels lūzums bija, es tagad neatteikšu precīzi, tas varēja būt 80. gads, kad mēs mainījām, beidzot varēja sasniegt to formātu, uz ko es tiecos, ja, kurš tālāk tika attīstīts vēlāk, jau tur 80. gadu beigās, respektīvi caurvīja režija. Un tā bija tāda programma. Es pat tagad to nosaukumu īsti neatceros, bet katrā gadījumā mēs ar viņu arī uzstājāmies arī Ļeņingradā, kur bija DJs, kur mums bija mūsu deju grupa, kur gan DJ, gan arī atsevišķi cilvēki, gan ģitāru spēlēja, gan dziedāja, jā. Protams, visas gaismas un tam līdzīgi. Ar to mēs arī startējām Pirmajā Republikas skatē, un tur arī dalījām tur to pirmo vietu, ja, un Jurgi Ielu tur atzina tajā laikā paralēli kopā ar ko tur vēl par vienu no labākiem dīdžejiem, ja. Tā bija tāda fundamentāla programma. Tad vēl viena programma ir, tad tieši mainīja to formātu. Tad mēs viņu nosaucām Balagāns, ja. To ideju man pieteica Hardijs Lediņš, vienkārši ideja tāda, ka ir prieku karuseles, ja, un pat mums tajā laikā bija 3 sastāvi, un tad tur bija lielais klauns, mazais klauns, 2 dīdžeji. Jaunākais klauns bija Uģis Kārliņš, tagad MC Ankliu, ja, viņam tad tur bija, es nezinu, tajā gadā tur varēja būt kaut kādi tur 15 gadi vai kaut kas tāds, es nezinu, kaut kas tāds, un lielais klauns bija Dainis Pilskungs, ja. Protams, tur dejotāji, visi 3 sastāvi, un man patīk, ka tas mazais klauns beigās, tās skatēs bija tur žūrijas sēdēt, tas Jelgavā notika, tur tāds līpāk rīt. Viss tur pagaids happenings, saproties, notiek, tādi visādi tur notiek, publika tiek iesaist, un mazais klauns aiziet pie žūrijas, saproties, viņiem tur. Tā bija tāda, pēc tam mūs arī aicināja, kad pēc tās pirmās programmas, ja,
es tiešām nevaru latviešu estrādes kurzemnieku skatījumā, vai kā viņi tur saucās. Bet šitā bija tas balagāns, arī uz televīziju aicināja un filmēja. Un tās ir divas tādas programmas. Paldies! Tad ir tāds jautājums, cik liela nozīme bija, tolaik to sauc par deju rēviju, jo es atceros, es jau Arvijas Sīcis gāju vidusskolā un visi puikas bija samīlējušās Ventas Dzirkstes meitenēs. Un kā tev gāja ar šīm te dejām, rēviju grupu, cik es atceros, Zita, Ilona un vēl cits vadītājs? Es jau teicu, ja, kad man vienmēr gribējies kaut ko izteikt. Ja, kaut ko vairāk. Ja, es jau no paša sākuma tiecies uz tādu kustību teātri. Ja, tajā laikā skaļi tas bija pantomīmas. Ja. Tad, kad es darbojos institūtā, ja, tad vienā mirklī bija atbraukuši pie mums arī no Ļeņingradas arī tāds kustību teātris ir pantomāms. Viņi vadīja viens ebrejs, ja, bet studenti. Ja, un viņiem bija šis kustību teātris. Fonogramma un viss tiek izteikts. Ja? Un kad to visu kopā sastājas ar visu to vakaru, man nekad nav bijis ka tur konkrētā deja vai jau brīnišķīgi, jo, redziet, ja cauri režija ik pa mirklim prasās kaut kāds dzīvi elementi, vai dzied, vai dejo, un tā tālāk. Tā kā es jau, droši vien jau čaļiem tur patīk. Bet otra lieta, ja, kad es vienmēr pastāvēs uz to, ka tā nav tikai tāda rēvija. Ja, tur jābūt, lai būtu kaut kādas attiecības, tur jābūt arī čaļiem. Jā. Mums vienmēr dejotājos arī bijuši puiši. Tur jau, un starp citu, ir daudz ģimenes tur saveidojušies no tā. Lai tā nebūtu kaut kāds tāds neinteresants nosliecis, ja, lai normāli būtu. Tā kā, bija konkurence, tur daudz, lai tiktu dejotājos. Es sapratu arī to, ka vajadzīgs, es kaut kādā 87. gadā sapratu, pietiek. Paši mēs no sākuma tās dejas tur taisīja Zitiņu, bet bija Gunta Zepa pirmā bija. Gunta Zepa, viņa laikam arī tajā laikā kultūras namā arī bija saistībā ar Ventu deju kolektīvu. Un viņi mums tur piespicēja, palīdzēja. Un tad es sapratu, un tad es uzaicināju strādāt Kuldīgā. Viņa tajā laikā par kultūras namā vadītāju arī strādāja un uzaicināja Ilonu Ābolu tajā laikā. Ja? Un viņai neviena cita vieta nesanās, bet tā bija Gudinieku kultūras namā. Bet tas mērķis jau bija, lai es Ventas Dzirkstīs dabūtu iekšā vienu profesionālu deju speciālistu. Ja? Un Ilona prata uztvert to mišanu, ja, to jēgu, kāds tai diskotēkai vajadzīgi. Līdz ar to tās nebija tikai rēvi. Tad nav tas cits jēdziens. Vaikols savā laikā tur Jūrmalā taisīja krogā rēvi. Tas ir cits kaut kas. Ja? Te ir atkal savs. Un pēc kaut kāda laika, ka Ilonība mainījās un 80. gadu otrā pusē viņa nomainīja Nansī Lindi. Ja? Atkal viņai bija pilnīgs cits piegājiens un laikam līdzi. Un vienmēr šitas dzīvais, vizuālais deju vai kustību priekšnesums. Paldies! Kā bija ar to šovu par cūku un zārku skatuves? Es atgriežos atpakaļ pie tā paša, ja, kad es jau teicu, ka es redzēju, ka tā Ļeņingradā tur ļeņingradieši kā to darīja. Ja, un vienkārši, es esmu baigais Pink Floyd fans, ja, un tam man patrāpījās šī plate. Protams, es varēju viņu tikai dzirdēt. Jā. Kaut ko vizuāli vai nekāds video vai tad nebija pieejami. Ja? Zin kā nebija pieejami. Bet es teicu, mēs noklausījāmies tos gabalus. Tie, kas mēs tur tajā laikā bija, tas varēja būt kaut kāds 76. gads vai kaut kā tā, ja? Un klausamies. Protams, tur tie vārdi ir zināmi, ja? Tur tik daudz to valodu jau šakri mums gāja tajos laikos. Bet, kaut ko savu. Un tad ņemsim un tur pat cik tur ir cūkas un viss kas, un tur viss šitas, un tur tas arī tas sarežģītais dzīves situācijas, un galu galā ir jau arī
prozā visā šitā darba. Un tad mums tur bija gan cūkas, gan aitas un ko tur un kā tur. Nu, protams, viņi jau tur ņemās un pēc tās muzikas, tur visās kustības. Nu, uztaisām vienu lielo sīli, kur, zin kā tur cūkas un ņemās un ko tur un kā tur. Un viss tā muzika. Un tur, katru reizi bija savādāk, bija, bet tas kopēji. Kam tur es vairs neatceros, kuram ienāca prātā, bet vajadzētu vēl to finālu uztaisīt tādu visu tādu emocionālu un tādu ar kaut kādu jēgu. Es zinu, kas ir? Tas ir tādu, ieguldīsim tur iekšā, būs zārks. Jā, tur ir tās tūks un ko tur kā, un viss beidzās ar tādu baigo, tādu neforšu beigām, tādu sūcīgu, jā. Bet tas cilvēks ir tā kā gājis emocionāli un visā citādāk postā, un tad viņi paceļ, tad iegulda zārkā un tā aiznes prom. Atbilstoši tai muzikai. Performance uz skatu. Jā, tieši tā. Paldies. Cik liela nozīme tolaik bija žokeja cepurēm vai platām džins biksēm? Tur kļaušanas mēs zinām un tā. Vai jūs arī bijāt ģērbušies kļaušanēs? Protams, es jau, tur jau interesanti, es jau, kad atnācu, un tieši tas bija tas kļaušana laiks, bet, zin, kas ir, es, kā teikt, baigi uz to neesmu, tas nav bijis tāds modes šovs, jā. Kaut kas baigais uzstādījums, galvenais tev jāizskatās atbilstoši, jā, ko tu gribi pasniegt, kā tu gribi komunicēt, kā tev pašam ērtāk un kā arī publika tev pieņem pretim. DJs jau saprot, nelēkā, nekāp uz galda jau, Viņam galds priekšā, vai viņš arī komunicē, tas tur tā vairāk jau. Bet arī tajā pašā laikā arī mums bija tāds, tīpaši, ka bija tā strādāšanās, ka bija gan tāds korekts priekšās. Tā kā tur jau mums bija nosacījumi, tur kultūras namā varēja iet iekšā tikai ar žaketēm. Bija tāda nosacījuma. Jā, es biju aizmirst, Kristur Zievičs liek mums, tā kā sakarā 50 gadu jubileja, katru nedēļu Facebookā liek tāds iestarpinājums, un viņa bija izrakusi, es biju aizmirst ar to, ka kultūras namā, tas jau 76. gadā, acīm redzot, ka tad jau bija zāle augšā, mēs jau spēlējām, jā, un tur bija, varēja tikt iekšā, kad šaļiem bija žaketes. Dreskots. Jā, dreskots, kulturāli viss, ko viens čels izrādās, žaketi atnāk, attais logu, palaiž lejā žaketi nākošajam, un tādā veidā. Pēc tam Irēnai Taubē kaut kur avīzē vai kaut kur bija jāraksta paskaidrojums, kā tas tā varēja notikt. Tā kā, ziniet, ar tiem dreskodiem tur ir tāpat kā šodien. Man ļoti pat tu jau pieskāries faktiski tādiem noteikumiem, padomu laika noteikumiem. Varbūt tu atceries, kāds bija trakākais padomu laika uzstādījums, ko tu esi izpildījis, ar nosacītu smaidu sejā, bet ar iekšēju trilleru un lampdrudzi. Kā lai saka, zini, mēs jau tur nebijām kaut kādi jefiņi, gluži, jā. Mēs bijām pietiekami izglītoti cilvēki, kuri spēlēja pēc spēles noteikumiem kaut kādiem. Bija jāizpild noteikts prasības, kuras, vai tu vispār varētu. Tas tāpat tāds, ka tu spēlē hokeju vai šahu, ja ir kaut kādi noteikumi. Bet, tur viss, tur taču neviens, tur bija nosacītie procenti, cik tur jābūt ārzemju muzikai, vadēji būt, jā, un cik jābūt padomi muzikai. Un es, protams, tā padomi muziku pamatā aizpildīju ar latviešu. Tur rakstīja tikai papīri, bet, ja runā no tādiem stresainākiem momentiem, tas bija, es vairs nezinu, kurā gadā mēs braucām uz Kišņevu. Jā. Mēs braucām, uzstājāmies Kišņevā, jā. Un mums vienmēr, redzēja pat, cik mēs projicējām vienmēr kaut ko, jā. Video, vai vēlāk video, bet no sākuma bija diapozitīvi, jā. Un gaismas mums bija fonā, bija tāds ekrāns balts pa visu skatu, un riņķi apkārt pamest pa perimetru bija, kaut kādi zīmējumi, kaut kas nebūtu, jā. Tā, lai būtu interesantāk, un tās gaismojās, jo man jau vispār šito balto fonu ieteiks Hardijs Lediņš, tā laika tehniskām iespējām, tur tehniski ātri apnika, jā. Bet, ja speciāli tika, es dresēju gaismotājs, lai viņš gaismo pēc muzikas. Atbilstoši muzikai. Katrs gabals savādāk. Lūk, un mums tam ekrānam pa perimetru bija tāds ziedlapiņš uztaisīts. Ja? Mēs ar Kišņevā tagad sākam uzstāties, visu tur, ko tur. Man tur pavāc nost kaut kāds atbildīgais speciālists. Un man sauc prom, kas jums stāsta par kārškrustiem tur? Es neko nezinu. Man aizvilka uz čeku. Rīgā to sauc par stūrmāju. Labi, ka bija vēl kāds DJs un tā tālāk. Es viņam tad sāku stāstīt, ka tas ir
Saprāt, tā bija zila. Bet visu jau to izskaidrs, tas ir ugunskrusts. Jā. Saprāt, es saku, tas latviešu nacionālais ornaments un tā tālāk un tā joprojām. Un visi to stāst. Paldies Dievam, ka mums bija visas programmas, bija saskaņotas ar visādām partijas komitejām, ziedeļi, visu un tā tālāk un tā joprojām. Bet sajūta bija pretīga. Es domāju, ka tu sazini, kā es tur tikšu galā. Jā, viņiem iestiklējušies, mēs tur fašisti no kaut kādas tur Latvijas, saprot, Pribaltika, jā. Nu, tas bija tāds stresains moments, bet nē. Paldies! Tad tāds jautājums, cik bieži tu šodien dzirdi, oi Liepiņ, kā toreiz bija tāda diskotēka, kas tagad vairs nav? Vai bija tā, ka tajos laikos zāle bija zaļāka un diskotēkas bija foršākas nekā, nezinu, dejas šodien? Te jau, es domāju tā, kad to tā nevar teikt, jo katram laika periodam ir kaut kas savs. Arī, ja man jautā par iedzienu diskotēku, tad ierakstu muzikas kolekciju un viņas pasniegšanas veids, jā. Redziet, tie bija citi apstākļi. Informatīvā materiāla grūti pieejams, jā, un tā tālāk. Otrakārt, arī tā komunikācija cilvēku vidū bija tomēr gāja uz ballēm vairāk, jā. Un mēs centamies radīt tādu labu atmosfēru, labu sajūtu un tā tālāk. Tā kā es negribēju teikt, ka zāle bija zaļāka, bet vienkārši mēs sekojām līdzi tiem cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvo. Mūsu mērķis bija radīt viņiem foršu atpūtu, labu sajūtu un paši sevi arī kaut kā apliecināt, pilnveidot. Ja? Arī pašiem radās kaut kāda kā teikt, apmierinājums vai tāda, kā teikt, ka tu citiem var kaut ko labu darīt. Ja? Es domāju, ka šodien noteikti ilgstoši pie tiem cilvēkiem, kas šodien ir ikdienā, tas formāts neder. Šodien citi apstākļi un cita situācija. Jā, un tas, kas bija, teiksim, 70. gados, nederēja 80. gados. Un kas bija 80. gados, vairs nederēja arī 90. gados. Ja? Tā kā te visu laiku, nē. Bet galvenais, kas ir, vajag censties cilvēkiem labu radīt. Tas ir tas būtiskākais, tas ir pats galvenais. Tādi jau, mēs jau tagad it kā reizi gadā vai šad un tad, it kā reanimējam to situāciju, kāda bija tad. Nav jau slikti. Nav jau slikti arī tagad, teiksim, mēs 25. oktobrī svinēsim savu 50 gadu jubileju. Te ir bijuši arī pirms tam dažādi pasākumi par pēdējo lapu un aprīļa pilienu un tā tālāk. Kur ir tas formāts? Tad to feelingu var sajust, bet tā nav kluba muzika pirmkārt, Un šodien jaunieši iet ar citu jēgu, situācija pilnīgi citādāk. Tā kā visi atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas to diskotēku taisa, kuros apstākļos. Un lai viņam ir kaut kāds funkcijas, lai viņš domā par tiem cilvēkiem, kas atnākuši. Paldies! Vai tev ir kaut kāda mīļākā mūzikas grupa vai pat dziesma, jeb Pink Floyd, kāds tev ir krēkams? Jā, ja runāju, teiksim tā galvenais vilcienos, man tiešām ļoti aizrauja Pink Floyd. Es nezinu, man tā muzika vienkārši uzrunā. Tā nav kluba muzika, tā nav daņču muzika, tā ir emocionāla muzika, kur ir ļoti tēlaina, krāsaina. Viņiem jau tajā laikā viss tās performances, kā tu teici, ir jau bija, ko es pēc tam tad tikai redzēju un tā tālāk. Bet pirmkārt jau man tā muzika aizrauja, viņi tiešām tas ir fantastiski. Tas ir no tādiem ārzemēm, bet no mūsējiem, es esmu absolūts un pilnīgs Pērkona favorīts. Man ir arī bijušas tādas netiešas saskarsmes ar Nelaiķu Juri Kolokovu savā laikā, kad mēs taisījām teātru pirmo salidojumu, tad Kūlīšs Juris pieteicās karogu nest. Te Kuldīgā tas bija, tāda lieta bija, tā laikā strādā. Tā kā man Pērkons patīk, viņu tā viņa muzika. Nevienmēr tā ir tā absolūti dejojama muzika, bet viennozīmīgi Pērkons. Paldies! Vēns Zirgs bija arī kā sprādziens disko ēras sākumā, un kam sekoja daudz citas diskotēkas toreizējā Kuldīgas rajonā, piemēram, Lāse, muzikāls tandēms, Gamma, Taifūns diskotēka, kur es vadīju.
Vai tu zini, cik visam kopā tolaik Kuldīgas apkārtnē bija diskotēkas? Daudz bija. Katrā gadījumā es gribēju pateikt to, redzi, ka es zināmā mērā izmantoju to situāciju, ka es no 76. gada līdz 83. gadam strādāju par kultūras nodaļas vadītāju. Un es jau tāda pakāpeniski jau tajā kultūras ministrijā sāku jau tur virzīt, ja, ka tās diskotēkas nav tikai tur tāds prasīt baļļuk un tam līdzīgi, ja, kad centāmies tādu zaļo gaismu ieslēgt. Un līdz ar to es arī, zināmā mērā, centos, lai man viss rajons bija, gan Alsunga, Skrunde, te viss rajons Rendi. Ar maniem iznāca sadarboties, visiem kultūras namiem, bibliotēkām un tā tālāk, un tā skaitā arī muzikas skolām un viss. Un tad es arī šo formātu, zināmā mērā, bīdīju, ja? lai kultūras namu vadītāji un tam līdzīgi, it kā saprot šo. Un līdz ar to arī, es domāju, kam nebija slinkums, ja? Kuri gribēja kaut kādā veidā izpausties, gan saturiski, gan tehniski, gan muzikāli. Man liekas, praktiski katrā kultūras namā vairāk vai mazāk bija tāda vai cita līmeņa diskotēkas. Protams, mēs bijām spiesti tur taisīt tās tarifikācijas, ja, lai tur ir spēles noteikumi. Un tad tur tās mājas diskotēkas tā kā pagāja maliņā, ja, bet tā bija daudz 11, manuprāt. 11, jā, jo arī interesanti, piemēram, Rendā, ja, tapa vispār mūsu valstī pirmā bērnu diskotēka, kur arī tur, es nezinu, kurā tajā pašā pirmajā skatē arī ieguva kaut kādu vietu. Andris Igliens vadīja. Tāpat tās ir jūsēji arī muzikālais tandēms, un skrundenieki, un alsunsnieki, Alita Kušķi, tur cepur nost. Super. Paldies. Kādreiz mums bija tās augtās vanilu plates un Lapinska lentes un cita veida magnetofona lentes. Vai tu vēl tagad arī kādreiz klausies kādu vanilu plati vai lenti magnetofonu uz magnetofona? Ja es būšu pilnīgi godīgs, ja, tad es faktiski praktiski muziku klausos vai nu uz ausiņām pie datorā, bet arī ļoti retos gadījumos automašīnā. Bet es labprāt paklausos arī kvalitatīvu muziku. Un man pašam jau skaņplāšu atskaņotājs tas ir iznīcis, bet man notam ir ļoti kvalitatīvs. Un viņš arī bija paņēmis man disku skaņplāšu kolekciju, ja, un tad jau es tad paklausos arī tur. Un man mājā joprojām vēl stāv Sajūz lielais magnetofons, sekcijā ielikts. Bet pici un zēveli, es laikam šajā gadsimtā viņu neesmu ieslēdzis. Vai jau zināts, kādreiz prasa, tu taču varētu paprovēt un ieslēgt. Es nezinu, vai vispār kas tur būs vai kā. Bet vispār jau, jā, jo tas jau bija bez Jura Lapinska. Mēs nebūtu bijuši visos spēt. No sākuma, jā, tās plātas bija cik tad viņas, jā. Bet Jurim tie ieraksti bija ļoti, ļoti, ļoti labi kvalitatīvi. Un viņš jau bija arī saveidojis jau tādas izlases, jā. Tev nebija jāpērk vesels disks, kurā ir 2-3 gabali, funkcijai diskotēkai derīgi, ja, priekš balvas vai pasākumu. Tā kā bez Jura Lapinska tas ir kultūras kanāls. Paldies valstīm. Kurš bija vislielākais piedzīvojums, jo, ja nemaldos, jūs tur ar helikopteri lidojāt un vēl... Jā, tas šitais, tā jautā, jā, tas bija, laikam, 89. gads, 79. 79. laikam tas, un tad taču, jā, mēs jau lidojām uzstāties uz Tomsku, Sibīrijā. Tagad tikai miljonāri lido ar helikopteriem. Mēs lidojām līdz Maskavai. Jā. Vispār tā bija vesela vēsture, mums bija ar aparatūrām, kas to es nestāstīšu smalki. Un tad mēs lidojām no Maskavas prom uz Tomsku. Man liekas, Toms tā bija, jā. Un tur mums sagaidīja Toms Politiskā institūta čaļi pretīm un tā tālāk. Tad mēs pirmo reizi izjūtām, saprotu, tas baigais gabals, bija aklimatizācija vajadzīga. Tur padomu lidmašīnas, tur jau šausmas, saproties, tur jau, es nezinu, tā kā kaut kāds sunīts kosmos kuģī kadrīz, jā, bet, jā, un tad tur no turienes mēs lidojām atkal kaut kādu gabalu uz ziemeļiem, jo mums bija tas mērķis, labi, tur Toms Politiskais institūts, bet mērķis mums vajadzēja, tur bija Steržavoj, tur bija tie naftas urbēji ieguvēji, tur purvās, jā.
pa ziemu tur sasals, tad tur var normāli, bet mēs bijām kaut kādā septembrī, tad tur vēl baigie purvi. Kaut kādu gabalu aizlidojām, es nezinu, cik tur to 100 km. Un tie pēdējie etapi, tur ar helikopteru mūs veidīja, tur bija. Nu, un tas interesantākais ir tas, ka mēs tagad tur spēlējām to Tomski, tajā studentu, tajā ballītē, vai ko tur, kā tur, un mēs tur ņemamies, un es tur tām lentām un tām magnefoniem, un ko tur, kā tur. Bet, saprot, pie mums jau Latvijā tajā laikā dejoja pa pāriem. Jā. Pa pāriem tā, nu tā kaut kā tā. Nu, arī aplis veidoja, bet tā pa pāriem vai kaut kā tā, bet nebija vēl tajā laikā. Nu, šie jau tur tādos pulciņos un ko tur un kā tur. Un es tur baigas. Beigās man pienāk viens čalis klāt, uzlūdz uz deju. Čalis, mani uzlūdz uz deju. Tā es sapratu, viņš varbūt tev arī rakstīja kāds vēstules. Nē, nu vienkārši saprotiet, tajā laikā jau viņi vienkārši gāja, tā kā mums šodien tas notiek, jā. Tas bija tā viņa mentalitāte, tā kā savādāk, jā. Tas bija tāds interesants, tāds, Skaidrs, paldies. Varbūt bija kaut kāds jautrs atgadījums kādā diskotēkā. Es tagad, mūšu. Tur, saprāt, zin, kas paliec, man jau tie vienā jautrībā tur tie atgadījumi, ja? Bet tad jau gandrīz kādam citam jājautā, nu, es nezinu, tu vari pavedināt man uz kaut kādām, es nezinu, mums, piemēram, ļoti foršs, mēs vairākus gadus, kāds 2 vai cik gadus braucām uz Kaļiņgradu, vai ne? Un tur mums bija uzstāšanās, pie 1000 cilvēku nāca, ja? Jā, lielā zāle bija, un tur viss bija. Un tā tālāk, beigās, laikam, tur tam cilvēkam, kas to organizēja, laikam, tam atkal uzknāva un neļāva. Un tad tur bija, nu, tur bija arī tā komunikācija ar to publiku, un mēs tur dzīvojām, tur uz vietas, jā, tur interesanti bija. Bet es saprotu, tāds pilgs, man ir grūti pateikt. Vairāk jau iespiežās atmiņā tādi daži negatīvi momenti, ja, kad tur, kur es, piemēram, atceros, vai tā kā šodien atceros, mēs aizbraucām uz Daugavpili, es nezinu, kurā tur gadā, es nekad nebiju redzējis, ka meitenes kaujās viens otru. Zāles priekšā, plūs matus un ko tur kā tur, mūs. Bet, atkal no otras puses, vispozitīvākie momenti bija Talsa kultūras nams, tagad viņš saucās Tautas nams. Nu, tur mums bija baigā piekrišana. Tur bija pilns, tas kultūras nams pilns, vēl zālē ārā, un kad mēs tur spēlējām vairāk, tīpaši Dainas pilsums, kad tajās mirkļos tā komunikācijā publika bija, tur jau publika sauca Ventas zirgas un tā tālāk, tas jau bija šausmīgs, tur ļoti, ļoti pozitīvi, tā kā es nezinu, tādu baigu atgadījumu, man grūti. Paldies! Vai bija tāda ideja veidot diskotēkām pieminekli Kuldīgā? Zini, šī ideja patiesībā nāk no Ģirta Immera. Jā. Redzēju, arī tajā kontekstā, ka mēs to grāmatu rakstījām un tā tālāk, un tad jau arī tajā grāmatā arī tur ir viens periods pagājušais gadsimts, jā, bet iet arī, ka teikt, viss vēl turpinās, jā. Dzirgs vēl turpina dzirgstīt, jā. Dažādi, mums jau arī mazbērni jau tur jau kaut ko dara, jā. Un redzi, un Ģirtam radās doma, ka Kuldīga principā ir DJ pilsēta, jā. Tik daudz jau prasīts, cik ir bijusi. Ja? Un arī šodien mums ir DJ, kuriem pat Rīgā ir DJ skolas. Ja? Un ļoti šodienas, ļoti kvalitatīvi DJ, gan rādio un tam līdzīgi. Mums ir fantastisks DJ. Ja? Un tad Ģirtam redz, bet te vajadzētu arī, ja teiksim, tur Liepāja ir roka pilsēta vai kaut ko, tad Kuldīga noteikti ir DJ pilsēta. Ja? Un tad mēs katru gadu Vēnes Zirgs sanākam kopā pilsētas svētku laikā un taisam tādu fotosesiju Vēnes rumbā, jā. Un tad pēc tam kaut kur aizējām un pagājušo gadu mēs atgriezamies apakaļ savā klubā. Tajā laikā tas bija ATV7 klubs, jā. Tur tagad ir cita situācija, bet viņš tur ir. Un tad radās, tas ir tur, kur tagad ir pastam tā bāze, jā. Un pretim ir arī tas ir Kaļķos kvartālā. Un tad radās doma, ka tur varbūt, ka varētu
veidot. Jo Ģirds joprojām pastāvēja par to, ka vajadzētu pilsētā, bet es saprotu, ka nebija, viņš bija cīnījies, ja? Un nebija kaut kāds atbalsts, kaut kāda atsaucība tam jomā. Es teicu, nu tad Štruns, tur varbūt ne, tu taisām pie mums tur tajā, un godīgi sakot, mēs jau esam šajā jomā visu padomājuši, un par cik Kaļķielas kvartāla īpašnieks un īpašnieki ir jau arī bijušie Vēncas zirgas dalībnieki. Un tad mēs pat mākslinieki esam izvēlējušies, bet nu, tur tas finansiālās iespējas. Katrā gadījumā mēs gribam tur kluba galā, jā, tur pa ceļam, ka iet uz Kļaviņu piāno, tur galā tur varētu uztaisīt tādu modernu, audiovizuālu, tādu interaktīvu, tādu, nu, nevis pieminekli, bet tādu veidojumu kaut kādu tādu. Tā kā par to ir doma. Šogad mēs to droši vien nebūsim gatavi, jo mēs esam ieciklējušies uz 50 gadu jubileju, bet varbūt, ka nākošais gads, maybe. Jā, paldies. Vai tev ir arī kāds hobijs, aizraušanās ārpus diskotēkas un Vēncas zirgstīm? Es nezinu, grūti pateikt. Nezinu. Un tu kādreiz zemessardze? Nu, tas jau nav hobijs, jā. Tas jau ir mana pārliecība. Jā, es esmu stāvējis pie mūsu zemesardzes dibināšanas. 10 gadus esmu bijis mūsu bataljona operāciju plānošanas nodaļas priekšnieks. Jā. Caur maniem visos pirmos sākumos ir gājis visas apmācības būšanas, un arī tajā laikā robežas bija jāsargā, un viss tā organizēšana, jā, un arī visi tie pirmie pasākumi, jā, 11. novembrī, pat cik man jau tāda zināmā pieredze kultūras pasākumu veidošanā bija, tas arī radās, mēs tur, tajā es esmu ielicis diezgan daudz, es arī ļoti interesi un prieks skatos, kā tas notiek šobrīd. Tā kā, nu, to es pat nenosauktu par hobiju, tas ir mana tāda, nu, tā ir tāda pienākuma sajūta. Vēl šogad, vēl joprojām, mēs tie, kas dibinājām pirmo štābu bataljonu, mēs katru gadu ap 23. augustu sanākam kopā. Mēs paliekam ir mazāk tie, kas mēs tur bijām. Bet mēs katru gadu sanākam un tad ar lielu prieku apskatāmies, kā notiek šobrīd tas viss, jā, un arī Mežainē esam bijuši un sajūsmā, kā šobrīd salīdzinot to, kā tas bija tur 90. gadu sākumā, ka mēs sākam, mūsu. Tur nekā nebija. Tas bija baigā pārliecība un tā tālāk, bet nu jau tā pašā Vēncas zirgs jau arī jau ir piedalījušies visā šajā procesā, jā. Arī visu tā mūsu muzika, jā, un galu galā mūsu skaņu aparators Guntars Krējāns ir pirmais štāba priekšnieks, pēc tam vairāk arī komandieris, viņš pat ir bijis militārais atašejs Čehijā un Slovākijā, jā, un tā tālāk, tā kā tajā jomā tā ir, tā kā. Bet, nu, vispār godīgi sakot, kā hobijs ir mani, nu, es ļoti, nu, es cienu ģimeni. Jā. Viņi daudz man līdzējuši, tipos sieva Solveiga, bez viņas vispār nekas nebūtu bijis. Tāds Vēncas zirgs bez Solveigas nebūtu bijuši. Paldies. Nu tad noslēdzošie jautājumi. Kāds pasākums lūdzu atgādina skatītājiem notiks šajā rudenī? Jā, nu, 25. oktobrī Kuldīgas kultūras centrā būs Vēncas zirgs fināla pasākums, centrālais pasākums, 50 gadu jubilejas pasākums, bet pirms tam jau šobrīd jau Facebookā jau tādas iespējas parādās, dažādas vēsturiskās atmiņas, jā, iespējams, ka arī šis tur kaut kur varētu parādīties. Tad mēs plānojam, kad jau teiksim, kaut kādā augustā, septembrī Kaļķielas kvartālā, kur ir mākslas telpa studija, tur arī būs interaktīva izstāde ar visiem veciem pričendāļiem, bet tāda aktīva, moderna. Es jau īpaši arī šos pasākumus organizējot, jā, veidojot, mēs esam cenšušies iesaistīt jaunākus cilvēkus, kas ir profesionāli un mūsdienīgi, lai nav tā naftalīna piesmaka. Jā. Nu, lūk, un tur jau arī tur Maija Rudovska tur vairāk menedžē to pasākumu, un tur ir doma pat, viņa pat domā, ka tur varētu būt pat dīdžejošanas skola, jā. Kaut kādu pasākumu kopā ar Dunu tajā periodā. Nu, tā kaut kā. Nu, un tad fināla pasākums, protams, tur būs mūsu spicākie dīdžeji.
būs dzīvā muzika, mūsu izpildījumā, mūsējo tur. Es zinu, ka Uģis Kārkliņš ir baigi sasparojies, MC Ankliu, jā, viņš tagad jau vairāk kā muzikants parādās, un viņš jau ir uzveidojis jau ansambli. Tad, kad mēs svinējām 15 gadu jubileju, redziet, tajā laikā mums bija 3 sastāvi. Jaunākā grupa, vidējā un vecā, un mums vēl bija vokāli instrumentālais ansamblis. Un Uģis šito ir atcerējies, un tagad arī šoreiz mums būs vokāli instrumentālais ansamblis, kurā būs tātad Uģis, jā, MC Ankliu, tad no tiem laikiem būs Juris Kramēns, kurš bija tajā laikā vadītājs tiem, viņš bas spēlēs, Gins Astiņš Bungas klapēs joprojām, un, protams, tur Jānis Mihailovs, kurš visu ko dara, un, protams, arī Artis Impermans, jā. Tā kā ļoti interesanti tādu. Nu, un neapšaubām jau būs mūsu arī video. Starp citu, Ventas Zirgs jau vairāk kā pusi no savas pastāvēšanas laika spēlējuši video diskotēkas, jā, paralēli. Jā. Arī tas noteikti būs, un, protams, būs arī dejotāji. Būs, aizpagājušo gadu mēs uzvar, būs viena deju grupa, kurā dejo arī mūsu dalībnieku mazbērni, ja, tā ir deju grupa Panda no Dobeles, ja, kur ir ļoti labi kvalitatīvi, tad būs ļoti super pasākums. Un mēs katrā gadījumā gribam arī izmantot šo gadījumu, lai pateikt paldies tiem daudziem cilvēkiem par šiem gadiem, kas mums ir palīdzējuši, jo palīdzējuši cīnīties un darīt labi visiem kopā. Paldies. Nu tad pēdējais jautājums, ko tu novēlētu kuldīzniekiem? Kuldīzniekiem. Un mums jābūt latviešiem. Viss. Paldies. Paldies, dārgās dāmas un kungi. Šokar ar mani kopā bija neviens cits kā Viesturs Liepiņš, leģendārākās diskotēkas Ventas Zirgstis vadītājs, radītājs un tā tālāk. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos nākušā reizē. Lai jums viss veicās. Uz redzēšanos.